Ir sākusies ziema, bērni slimo un klāt iesnu laiks, kas īpaši izaicinoši ir tieši mazajiem. Kā atvieglot aizliktos deguntiņus? Mammām tās ir īstas galvas sāpes. Maniem bērniem ir tā slavenā mazā starpība, kad kādu brīdi viņas bija 2 zem 2 vecuma grupā. Godīgi sakot, vēl joprojām ir raibi. Lai gan viņas it kā vairs neskaidrs 2 zem 2, bet nekas dzīvē nav mainījies. Man tāpat ir mazs razbeidnieks, kuram ir daudz enerģijas, man nav enerģijas. Un tad ir šis kunkulīts, kurš ar katru dienu aizvien vairāk un vairāk pieprasa izklaidīties. Tad es tā kā skrienu uz abām pusēm, tad viena, tad otra. Nedod Dievs, vēl abas divas sāks reizē raudāt. Kad viņas abas divas raud, tad raud arī es. Tad izmisums un bezspēks un liekas, ak, Dievs, kāpēc? Un tad es reizēm domāju, kāpēc? Es nepagaidīju nedaudz ilgāk. Bet tad es domāju, nē, šis posms aizmirsīsies, nāks citas lietas, tās būs vēl grūtākas. Tīneģeru posms. Un es noteikti nenožēloju šo mazo cilvēciņu, kuru vairs nav tik maziņa. Un es redzu, ka Matilda aizvien vairāk un vairāk interesē Šarlote, ka viņa arī viņu nāk papajā, kad maina pamperu, viņa turēja galvu, viņa nerauda māsiņu. Katrīnas vīrs daudz laika pavada kopā ar bērniem. Tomēr, ja abas meitas saslimst un tētis ir darbā, protams, ka visas rūpes paliek uz mammas pleciem. Un tad ir tā, ka es tiešām jūtos bezspēcīga, es daudz raudāju. Un man šķita, ka es esmu slikta mamma, ka es neko nevaru, ka es neko nemāku, ka es neko nesaprotu, kā viņām palīdzēt. Un tad tās visas domas maļās pa galvu, un tad es vēl savu enerģiju patērēju tur, kur nevajag domājot. Zīdaiņiem pirmajos dzīves mēnešos bieži ir tā dēvētās fizioloģiskās iesnas, jo deguntiņu gļotāda pielāgojas jaunajiem dzīves apstākļiem ārpus mammas puņča. Tāpat, protams, iesnas var izraisīt saaukstēšanās, īpaši zobu šķelšanās laikā, kad pasliktinās imunitāte, kā arī apkuras sezonā viens no iesnu izraisītājiem var būt pat sauss gaiss mājoklī. Pamata lieta, kas ir jāievēro, lai tas deguns elpot apmierinoši. Ko tas nozīmē apmierinoši, ka tas bērns spēj pa to degunu pārelpot. Vienalga, vai tas sekrēts tur ir masīvi, vai pat dažkārt ir iesnas bez sekrēta, kas ir deguna vienkārši tūska, kas beigās finalizējas dažkārt vecāki. Man tādi vairāk kārt parādās, viņam jau iesnas nebija, viņš tikai tā bišķi slikti elpoja, un beigās viņi atnāk pie maniem jau ar ausiekaisumu, kuru mēs tad attiecīgi menedžējam, jo tas bērniņš līdz, es teiktu, 3-4 gadu vecumam riskē ar to, ka viņam deguna dēļ iekaisīs ausis, tāpēc visa pamatā arī sausais nakts klepus, visa pamatā ir deguna elpošana. Ja mēs to veiksmīgi nodrošināsim, tīrot, skalojot un mazinot degunu tūsku, mēs lieliski varam izvairīties no tālākām sekām un komplikācijām. Mazajam bērnam vislabāk degunu tīrīt ar fizioloģisko šķīdumu vai speciāliem aspiratoriem. Šarlotai pirmās iesnas bija 4 mēnešu vecumā, tieši tad, kad Matilda sāka iet dārziņā. Tad abas divas saslima. Un es jau no māsas guvu informāciju, kad ļoti labi palīdz tas jūras ūdens, skalojot deguntiņu, bet tā kā mazulīte nemāk pat izšņaut deguntiņu, tad izmantojām deguna aspiratoru. Ar māsu izmantojām tādu manuālo, bet tad sapratām, ka tas nav priekš mums, un tad šoreiz ir labi, kad ir tāds elektriskais, ka visu jauki, mierīgi, viss liekas piepūles var dabūt ārā. Jo tās papildus lietas, ar ko mēs vēl varam mazulim palīdzēt, ir tā pozicionēšana gulēšanas laikā vai ēšanas laikā, viņu viegli piepacelt vertikālā stāvoklī, jo tiklīdz viņš guļ absolūti horizontāli, viņam ir atkal tas sekrēts turpat vien paliek, tiem zīdaiņiem izteikti ir grūti tikt galā ar to pilno degunu sekrētu, kas jā, ja viņš ir masīvs, mēs viņu atsūcam, bet tikai pēc vajadzības izvērtējot. Lielākiem noteikti tas ir kārtīgs šķidruma daudzums. Noteikti varētu būt vēl izmantojami kaut kādi dabas līdzekļi, kas palīdz tā sekrētu šķidrināšanu, lai viņš vieglāk izvadās. Ja bērnam nav temperatūras, bet ir tikai iesnas, tad droši drīkst doties pastaigās, jo svaigs gaiss tikai uzlabos elpošanu. Kamēr bērniņš guļ svaigā gaisā, mammai ir laiks atpūsties, iepirkties internetā vai izdzert tās tējas un pabaudīt mirkli miera.